Ka bez tā meža uzrauga ierādīšanas nevienam vienīgam, nec tiem saimniekiem, nec tā muižām malku izvest būs. Tā līdz arī nebūs zaļu malku ņemt, jā, atkal tiek atkārtots, ka nedrīkst ņemt zaļus kokus malkai, kamēr vēl var atrast un dabūt kritušu malku. Vārdsakot, atkal viss tas pats. Bet, interesanti, kad ir latviešu valodā, tas ir atrodams mūsu bibliotēkā. Un te ir daži piemēri jau no konkrētiem, kā saka, koksnes izmantošanas. Te ir hercoga Jēkaba rīkojums Vecauces ārvaldniekam Johanam Vildemanam 1645. gadā. Par to tātad hercogs Jēkabs vispār mīlēja iedziļināties visās lietās un vietās, un viņš tagad nosaka, cik baļķi ir jāizmanto divu rīju, vienas dzīvojamās mājas, klēts un laidara būvniecībai. Viņš tagad tātad raksta, ka divām rijām 240 baļķi, dzīvojamai mājai un klētī 350 baļķi un laidaram 180 baļķi, kopā 770, un jāņem ir apses vai kaut kāds vienkāršs, kā saka, koks. Un tālāk viņš tātad uzskata, ka ar 100 zirgiem šos te 800 vai 770 baļķus. Kubika pēdas vai asis nemēra, kā tad tas baļķis jau dažāds, resnāks tilāks. Jā, bet šeit Jēkabs nosaka baļķos to visu. Viņš saka nosaka baļķi, jā. Vienalga, tur, kā saka, to jau viņiem pašiem jāredz kādu baļķis. Te viņš vienkārši, kā saka, ka skaits un ka 100 zemnieki tos var izvest no meža 8 dienās. Tātad tas ir hercoga Jēkaba rīkojums. Te ir savukārt atkal jau 1745. gada, ja Oberjēgermeistera Kaiserlinga atļauja tātad Dobeles mežsargam Astmanam tiltam pie Miltiņa kroga izmantot 8 garus un resnus baļķus. Un 4 baļķus priekš Dobeles dzirnavu velbomiem. Un šos te kokus cirst tērvetes mežos. Jā, tā tad tiek atļauts, un te ir uzskaitīts tātad 8, 4 un no tērvetes meža. Un tātad mežā principā drīkstēja iet tikai ar attiecīgi šādām te atļaujām, jā, kuras ir izsniegtas vai no augstākas vai no zemākas priekšniecības, jā, un uz savu galvu, jā, neko principā nedrīkstēja mežā ņemt. Bet, tā saka, viens ir, ko varēja, ko nevarēja, bet otrs ir, kas notika. Un šie te, kā jau es minēju, tās patvarīgās meža izciršanas bija visnotaļ biežas. Un tad bija arī visdažādākās sūdzības, piemēram, 1790. gados, 91. gadā Vircavas mežsargs sūdzējās par 2 zemniekiem, respektīvi, viņš bija apķīlājis 2 zemniekus, kuri bija braukuši ar malku no meža, jā, bez atļaujas, un tie zemnieki atkal sūdzējās muiškungam, ka viņi esot tikai savu pienākošos veduši. Un tad tas mežsargs atkal brīnījās, es jau nebūtu vispār pamanījis, ja viņi pusnaktī nebūtu braukuši cauri manai sētai. Pusnaktī. Tā kā tādas tur visādas viņiem interesantas lietas notiek. Vēl cits piemērs no tātad mežniecības rēķins. Tas ir Pienavas mežniecības rēķins 1756, 55, 56 gads. Jā, tad šiem te mežziņiem, mežkungiem vajadzēja iesniegt savus rēķinus gadu augstāk stāvošajai priekšniecībai. Tā sakot, tieši tāpat kā mūsdienās, jā, ir atskaitēm jābūt.
dokumentiem jābūt kārtībā. Un tātad šeit tabuliņa, kur arī Mežkungs uzskaita, kādus kokus un cik daudz viņš ir izsniedzis pēc pieprasījumiem, pēc vajadzībām. Un interesanti, ja, ka šī pirmā eilīte tā tad ir ozoli, un ir tikai 2 izsniegti uz salmu. Ja, viss pārējais ir dažāda cita veida koksni. Un jāsaka, ka, piemēram, ja zemniekam nodeļa māja vai kaut kāda saimniecības ēka vai vēl kaut kas, jā, tad principā viņš šo te, lai varētu atkal būvēties, saņēma koksni no muižas, un visiem citiem zemniekiem bija pienākums palīdzēt izvest būvniecībai nepieciešamos kokus no meža. Jā, tā kā tas bija tāds kolektīvais pienākums, un tas arī tika reglamentēts no likumdošanas. Tieši tāpatās, kā meža ugunsgrēka dzēšana bija obligāts pienākums, tā sakot, jebkuram tuvumā esošajam, jā, kam bija jāpamet jebkurš darbs, kāds vienalga kāds ir darīts, jā, un jāskrien glābt mežu. Tā kā tas bija ārkārtīgi svarīgi. Nu, un te tādi daži piemēri, kam izmantoja, jā, tātad ne tikai būvēja mājas, jā, nu te pat īsti nevar pateikt, vai tā ir koka vai mūra, bet, nu, redzam, ka labi der, bet tajos laikos tātad žogi bija apkārt ne tikai zemnieku sētām, bet arī muižām, principā jebkurai, kā saka, lauku mājai, un arī pilsētās bija diezgan pamatīgi žogi, jā, un žogi arī bija tā lieta, kam ļoti bieži izmantoja diezgan tādus pamatīgus kokus, gan apaļkokus, gan visāda veida citādi labu koksni, ja, un pret ko arī visu laiku, kā saka, mēģināja cīnīties, lai žogus netaisa tik pamatīgas vai teiksim, no tik labas koksnes, ja, kas arī mēģināja racionālāk pieeja. Tas ir vienkārši, nu, piemērs no gravīras, jā, 628. gads, tas ir Valdas kaujas laikā, kad poļi Zviedriem kāvās, jā, un tad attiecīgi arī nosildināja nabaga Valdas muižu. Te ir, jā, tātad cits izgriezums, jā, arī mēs redzam smuki žogi, gan baznīca, gan muiža arī apkārt. Nu, un te ir tāds vienkārši skaistuma žogs jau 18. gadsimta otra puse, jā. Vienkārši redzam, kā jau estētiski arī attīstās. Nu, un te ir vēl viens, kā saka, piemērs, kur mēs iegūstam informāciju par mežiem. Jā, tātad ugunciema, Hercoga ugunciema un privātās Oktas muižas robežstrīts, kur izrādās, ka jā, tātad šajā te vietā jau vairākus gadus Oktas zemnieki bija pa kluso cirtuši Hercoga mežu, jā, ko mežsargi bija pamanījuši tikai, jā, kā es teicu, pēc vairākiem gadiem. Un tā, ka viņi beigās bija to pamanījuši, nu, tad izraisījās robežstrīds, kuru tad arī risināja veselu komisiju, un tad zīmēja kartes, un katrs vilka savu robežu. Jā, tad tā līdz ar to ir arī saglabājusies informācija. Tā kā tādā ziņā robežstrīdi ir vēsturniekiem ir ļoti laba, kā saka, medusmaize. Nu, un te ir, jā, viens piemērs, kā es teicu, par robežzīmēm. Kaļķu cepļi tiek izmantoti, jā, tad šeit ir kaļķu ceplis, šeit ir kaļķu ceplis. Un šī te kartoshēmiņa, jā, tā ir arī no robežstrīda, bet tā ir no 1596. gada Tomes muižas robežstrīds ar kaimiņiem. Tā kā tāda interesanta. Un, protams, ka koks izmantoja ne tikai būvniecībai malkai, bet arī dažāda veida ķīmiskajā rūpniecībā, jā. Tātad tos pašus velnus, potašu ražoja, darbu tecināja, jā, darbu arī, teiksim, Hercoga Jēkaba likumos tiek noteikts, ka tajās muižās, kur ir iespēja, ir jāierīko īpaši tās darbas tecināšanas krāsnes, kur jādod zināms kvantums gadā ir jāsaražo šīs te darbas, tāpat laikā zemniekiem
tiek aizliegts ar to nodarboties. Bet, realitātē, ja mēs pēc tam paskatāmies, ļoti daudz, īpaši 18. gadsimtā, ir mūžas, kur zemnieki tiešām nodarbojās ar darbu tecināšanu, teiksim, arī pārdošanai, tieši tāpatās ar ogļu dedzināšanu. Vēl ir interesanti, ka, piemēram, 17. gadsimta beigās, 1698. gadā, hercogs Frīdrichs Kazimirs gribēja ieviest jaunas tehnoloģijas darbas tecināšanā un attaicināja darbdeģi no Stokholmas. Faktiski viņš pats ieradās un piedāvāja savus pakalpojumus, ka viņš tagad pa jaunai modei, lūk, tur Ventspilī tecinās darbu. Bet, protams, viņam nekas nesanāca, jo viss tie koki, kas tika savākti darbas tecināšanai, vienā jaukā dienā vai vakarā vienkārši ņēma un nodega. Tagad spēlēt uguni. Interesantākais ir tas, ka, sakot, līdz ar to tas darbdeģis paziņoja, ka viņam nekas nav izdevies, jo viņš ir noburts. Tur ir, kā saka, ragana viņī noburus. Un tad tur bija vesela izmeklēšana, un gala beigās izrādījās, ka uguni bija pielaidušas divas mazas meitenes, 7-8 gadus vecs, kurš tiešām gribēja pasildīties novembra vakarā. Tad viss tā malka bija aizgājusi. Lūk, un te ir arī tāds 18. gadsimta kokskābes, ja pareizi sakot, tas ir koka etiķa iegūšanas ierīce, vairāk atgādina kančus aparātu. Nemācēšu īsti teikt, kam tas koka etiķis ir vajadzība. Principā ķīmiskajā rūpniecībā, terpentīna, kaut kas krāsām, lakām, kaut kam tajā laikā tas kaut kam bija vajadzīgs. Es vienkārši īsti neatradu ļoti daudz informācijas. Bet katrā ziņā Kurzemes hercogistē arī, tā sakot, nepagāja garām modernās tehnoloģijas. Tas taču no sugas arī atkarīgs uz tā skābe. Tur ir pārsvarā, kā saka, vienkārši tieši tas pats aparāts, ka viņš tur tā kā tāds var, kā tur rakstīts, ka principā šim te aparātam var izmantot franču vīna muces, šīs te ir franču vīna muces. Vīna izdara un viņu uztaisa tātad kokie skābes iegūšanas aparāts. Un tieši šis pats, kā saka, bet tikai pātrinātais process ir uz vietas mežā, šitas ir tā, kaut kur jau, teiksim, mužā vai kaut kur atsevišķi, bet šis ir mežā, kā uz vietas. Un te ir arī vēl, kā saka, tā atslodzē latviešu valodas paraugs no 794. gada, jo mežsargi bija arī tā kategorija, kam bija pienākums mācēt apieties ar ieročiem, un kurus piesaistīja, kā saka, vajadzības gadījumā arī armijas, faktiski tā bija zemessardziem, mēs pēc mūsdienu analoģiem varētu skatīties, un te ir tātad 794. gads sakarā ar Polijā notikumiem, Kostjuškos atcelšanos un līdzīgam. Jā, un tas jau ir jau diezgan mūsdienīgs, jo tad mūsu cienīgs lielskungs un zemes tēvs šīs nemierīgos laikos par vienu vajadzīgu lietu turējis savus meža sargus pie zemes pasargāšanas pieņemt. Un turklāt uz to paļaujas, ka viņi, kad vajag būs godīgiem, pieticīgiem un savu žēlīgu zemes tēvu mīlēdamiem pavalsniekiem pienākas savā dienestā turēsies. Tad ir viņš arī pavēlējis tiem meža sargiem iekš sava vārda zināmu darību. Kad neviens no viņiem apakš tā cienīga lielkunga zaldātiem taps ņemts, tātad viņi būs tiešām kā zemesargi, nevis zaldātos taps ņemti, bet ka viņiem tikai notes laikā, un tad, kad vajadzīgs būs, tiem ienaidniekam būs pretī stāvēt. Tik drīz, ka tā briesmīgi pagalam būs, taps ik katrs uz savām mājām atlaists. Un to apģērbu, ko viņi no tā cienīga lielkunga dabūjuši ir, var viņu paturēt. Vēl ir tas cienīgs lielkungs žēlīgi pavēlējis, ka tiem, kas kā godīgi un sirdsdroši
vīri savā dienestā turējušies, par zīmi taps cienīga zemes tēva žēlastības būs, īpaši apšķiņķotiem tapt. Un ka viņi savā dienesta laikā savu brīvu uzturumu dabūs. To pretī mūsu cienīgs lielskungs uz to paļaujas, ka tie meža sargi, tā kā viņi zvērēdami to solījuši, kā pieticīgi un godīgi ļaudis iekš savu dienesta turēsies un iekš visām lietām savu paklausīšanu parādīs. Jelgavā tātad 10. siena mēneša dienā. Tas Pēteris apakšā parakstīs, tas ir Pēteris Hercogs. Jā, Pēteris Bīrons. Jā, Kurzemes lielskungs. Nu jā, nu tad te jau tā valoda, kā saka, jau tiešām jau ir. Nu, tā kā tas tādā īsumā pārskrienot, tas būtu laikam arī viss. Es ceru, ka nav pārāk ilgi.